Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Joprojām meklēju laimes mājvietu. Un aicinu šeit ciemos cilvēkus, kas, manuprāt, ir laimīgi. Kā jau esmu daudzreiz teikusi, iesākot šos ierakstus, āriņa vienmēr atspoguļo iekšiņu. Tātad, ja tu iekšēji esi laimīgs, apmierināts ar sevi, to visi ārpusē var redzēt. Un šodien pie manis ir ciemos brīnišķīga engurniece, izbijusi engurniece, bet nav jau izbijuši engurnieku. Ir tādi, kuri sirdī tur ir palikuši un ir vienmēr. Vai ne, Airita? Jā, labvakar visiem! Man ir patiesi prieks, ka jūs man uzaicinājāt. Tas īstenībā, kā jau minēju, bija mans liels kvēls sapnis kādreiz kļūt kādā podkāstā, kādā intervijā. Nu, redzi. Tā kā paldies jums par to, ko jūs darat. Es tiešām novērtēju, ka jūs nesat enguras vārdu pasaulē, un daudzi klausās, es arī klausos, un daudz ko uzzinu jaunu par engurniekiem. Jā, saka, kā grib, paldies tev. Daudzi saka engurieši, engurnieki, kā nu mēs gribam, tā mēs varam teikt. Īstenībā jāpastās, kā ir pareizi, vai ne? Man jau liekas engurnieki, bet ko tad neesam jau nekādi nieki? Engurieši. Airita, man ir arī liels prieks, ka tu esi piekritusi, un, kā jau es minēju, arī tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš ārēji burtiski staro. Tātad es pareizi saprotu, tu esi laimīgs cilvēks. Es esmu ļoti laimīgs cilvēks, jā. Es esmu pateicīga par katru dienu, kad es pamostos, kad es varu staigāt, kad es varu elpot, kad man ir ģimene, kad man ir darbs, kurus mīlu, kad mēs dzīvojam Latvijā, kad viss ir kārtībā, man riņķī un apkārt, un jā, es esmu pateicīga par to visu katru dienu, pamostoties. Un pateicība tā ir viena no pasaules likumiem, kas tiešām strādā. Ja tu izjūti šo pateicību, tā arī viena no tādām laimes, man liekas, pamatlietām. Bet izstāsti man, kas tur ir ar to enguri? Kāpēc es tā stāstīju, kad engura ir tavā sirdī? Tu esi engurniece, kā tu pati domā? Vai tu esi vēl engurniece, jau engurniece? Esmu engurniece. Man vienmēr visās intervijās arī, sociālos tīklos kaut kur jautā, es vienmēr saku, es esmu engurniece. Arī viesiem atsaucoties savā darbiņā, es vienmēr saku, es esmu engurniece. Jo, jau kādus 20 ar plusiņu gadus, 28 nedzīvoju vairs engurē, bet esmu dzimusi augusi engurē. Mācījusies, dejojusi deju kolektīvā. Kā es visiem stāstu, tie brīnišķīgi gadi bijuši no bērndārza, mēs esam visi kopā izauguši līdz vidusskolai, pabeiguši vidusskolu, un katrs dzīvē esam aizgājuši savu pusīti, bet esam vēl joprojām sirdī engurē un uzturam kontaktus arī ar saviem klasbiedriem. Un skatītājiem man ir jāpasaka, ka tu šobrīd saimnieko tepat blakus ciemā, mūsu novadā, Ragaciemā, kafejnīcā Bērmudas. Restorānā. Tas jau uzreiz tā lepnāk. Nu, izstāsti pati, lai es kaut kur nenokļūdos. Jā, restorāns ir mans ģimenes uzņēmums. Es pirms 20 gadiem, 28 gadus es esmu mūrnieku ģimenē, bet 20 gadus oficiāli mēs izdomājām, kad mani vīri vecāki bija īrējuši telpas līdz šim un palīdzējuši atvērt daudz restorānus, kad ir jāsāk darīt pašiem kaut kas. Un tad mēs nozāģējām ābeļdārzu, lēnu garu, saviem spēkiem, paņēmām kredītu, tajā laikā milzīgi nav 35,000 lati un uzbūvējām restorānu. Un šī doma par restorānu bija arī, ka viņš būs kā naktsklubs. Tāpēc daudziem rodās jautājumi, kāpēc tik maz logu un tā. Bet tajā laikā mans vīrs ir DJs un bija ļoti populārs disenītis. Vakaros bija diskotēks, piekdienas, sestdienas. Un tāpēc šī māja tiek celta nedaudz līdzīgi kā mūsu dzīvojamajai ēkai, pēc vizuālā turpināta arhitektūra un jā, šie tie augstie griesti, jo klīst arī leģendas, ka tur bijusi kapliča. Un kādreiz tur ir glabāts, jā, un kremēti cilvēki, tā kā, jā, bet nē, māja ir no nulītes uzcelt tieši kā restorāns. Viņi principā piebūvēt pie pirtiņas, kas bija liela kļūda, jo pirtiņa bija šķība, un tad viss māja nācās un līmeņus piekārtot pirtiņai, bet, kamēr neizdara, tikmēr, kā saka, nemācās no kļūdām, un jā, un tāds bija plāns, kā saka, savu biznesu atnest mājās un strādāt pašiem pie sevis un turpināt to paudzēs. Jau šī, principā, 3. paudze esam.
Kolosāli. Un tā vieta ir brīnišķīga. Pirmkārt ceļmalā, un cik tad tur līdz jūrai tā kā roka aizsniegt. Jā. Trešā līnija, kā es skaitu. Aha, bet cilvēki atbrauc, pēd garšīgi, vai pirms tam, vai pēc tam izstaigājās, vai ne? Tas ir neatņemams Tā- sastāvdaļa, jā. tā Mēs arī mūs- sūtam uz jūriņu pastaigāties, jā. Tā mūsu jūra jau ļoti, ļoti uzlādē. Jā. Dod sirdī tādu. Un laikam tas ir viens no tiem faktoriem, kāpēc mēs te tādi smaidīgi pie jūrā. Es domāju, gan. Mums vēl ir ezers, mēs Ragaciems vispār esam īpaši, mēs esam starp diviem ūdeņiem. Mums ir ļoti, ļoti šaura strēmeli, ja izdodas kādreiz lidot ar kādu paraplānu vai helikopteru, var redzēt, ka mēs esam maza šaura strēmelīte, un mums ir ļoti maz zemes, un tāpēc arī viņa ir tik ļoti blīvi apbūvēta, ka principā pat pašvaldībai nav brīvas zemes, ne stāvlaukumiem, nekam. Un tāpēc mēs arī draudzīgi padalāmies ar savu zemes gabalu, kur var vasarā visi salikt vasarnieki, atstāt mašīnas, jā. Jā, mēs esam ļoti, ļoti šaurs tremelīs starp diviem ūdeņiem, starp mierīgo ezeru un starp jaudīgo jūru. Tā kā var novērtēt abus divus, vai ne? Jā. Es arī tevi atceros kā 16, 17 gadīgu meitēnu, kādreiz mācīju dzējoļus skaitīt, Jā, kaut ko mēs tur šeptējāmies atceros. kultūras namā. Jā, un arī atmiņā ir tavs iepazīšanās stāsts ar Gati. Stāsti, nu? Tas bija tāds, kā es stāstu leģenda. Es stāstu arī daudz tā draugiem un bērniem, kad, kā man vīrs stāsta, es iegāju kultūras namā, bija diskotēka, viņš bija atbraucis spēlēt diskotēku ar saviem draugiem. Un viņš bija man ieraudzījis un jautājis, kas tā ir par meiteni. Un tad tur bija Normunds Čīs, bija teicis, nu tā ir Airit, līgai draudzene. Viņš saka, tā būs man topošā sieva, tā ir man topošā sieva. Viņš pat nebijām mēs sarunājuši. Viņš tev vēl nepazina. Nepazina, jā, mums nebija bijis vēl nekādas. Un tad viņš man uzaicināja uz deju, un man draudzenes prasīja, nu, kas tev tur uzaicināja? Es saku, es nezinu, kaut kāds jocīgs, tur tādu komentāru. Tā kā nebija sākumā, bet, kaut kā tur tās diskotēkas sāk vairāk palikt biežāk, un tad jau kaut kā ieskatījos. Protams, jā. Es ļoti, ļoti labi atceros, vadīju kultūras namu tajā laikā, un man bija liels prieks, ka tie jaunieši nāca, dejoja, darbojās, un Gatim labi padevās tā didžejošana, vai ne? Jā. Bet viņš to dara arī šobrīd, ja? Ļoti maz hobiju pēc. Tagad būs Ragaciems svētki, var noreklamēt 24. jūlijā, kā atzimst, bet to organizē citā, sanāk nevis ciemnieki, bet mums ir viena jauka ienācēja, kas organizē Ieva, un viņa organizēs, un tad būs diskotēka, Pepsīnai pārtīs būs. Uz to vajadzētu tikai aizbraukt. Jā. Atmiņas. Saki, vai tu dari arī kaut ko papildus ārpus restorānu lietām? Nu, tīri, cik ir sports. Sports ir mana aizraušanās. Es 3 reizes nedēļā eju uz grupu treniņiem, tad es esmu sākusi padeltenis spēlēt. Braucu uz Rīgu 1 reizi nedēļā ārpus. Nu, ko es daru ārpus? Bērni. Es īstenībā arī lielu daļu savas dzīves es esmu nolēmusi, ka man prioritāte ir bērni. Nu, šobrīd skola beigusies, bet visi treniņi, jo man abi ir aktīvi sportisti. Mums viss ir jābraukā, mums nav tā kā iespēja ar sabiedrisko ir Jūrmala, Kauguri. Un abi puiši tad ir vadā uz treniņiem. Vecākais jau pats, kad brauc, bet mazākais ir 3 reizes nedēļā peldēšana. Ēst gatavošanas un viss tas, jo man... Tad, kad man pieteicās otrs dēls, tad ar pirmo man bija bišķiņ mazāk, sanāk līdz 3 gadiem biju mājās, tad es aizgāju strādāt uz pirmskolu, jo man bērnudās kļuva garlaicīgi. Un tad man, lai ziemā, kā es smējos, nesaukt prātā, es gāju strādāju pirmskolā, jo es izmācījusies esmu par pedagogu, zīmēšanas skolotāju. Un ko es gribēju ar to teikt, kad es ar pirmo dēlu bišķiņ mazāk sanāca, man tā vadāšana, es tur vīrmā pieslēdzu. Bet jaunākais man ir tāds, ka viņš mammu, un tad es saprotu, kad man tā kā neplānojās vairs ģimenes pieaugums, un kad man ir jāvēl šis laiks ir maksimāli, lai viņš ir ar manīm, lai es esmu mājās sagaidu viņu no skolas, viņu atved no skolas, es viņu aizvedu uz skolu, un tā, tas ir mans tāds. Tad šobrīd tu to savu brīvo laiku esi veltījusi tieši ģimenei. Jā. Un kā tu jūties par to? Nav tā, ka tu atkal kādā brīdī domās... Nē, jo tas restorānā ir tik daudz arī prasa, visi sociālie tīkli, un viss tas ir uz mani, visi grafiki, darbinieki, dokumentus. Man paldies, ka man vīrs paņēma uz sevi, jo tas galīgi nav mans. Es esmu radošais cilvēks, man ir tik grūti nosēdēt pie datora, man ir tik grūti atbildēt uz kādu ēpastu, man ir arī palīgi, kas man ēpastus bišķiņi arī menedžē un rēķins, bet
nu, principā viss sociālais, jo šobrīd ir ļoti daudz cilvēku, kas nezvana, bet kas grib rakstīt, un tad ir rezervācijas un pasākumi. Vakar arī bija piemērs, ka man no rīta kā 12 sākās komunikācija par vienu banketu, tā viņš 8 beidzās. Tā kā visu dienu tev ir visu laiku, kamēr tu noslīpē, jā, to kaut kādu kopsavilkumu, lai abām pusēm ir ok. Nu jā, tātad tur ir darbs pilns rokas, un tev neatliek laiks teikt prātā. Nē. Tātad tas ir izsmelts, un nekur citur iet savu enerģiju tērēt tu nevēlies. Tev pietiek ar šo ģimenes uzņēmumu un ģimeni. Nu, mums ir vēl viens plāniņš. Stāsti. Mums ir vēl viens liels projekts. Jā. Mēs iegādājamies īpašumu pie Valguma ezera. Rudenī, oktobrī, sanāk, parakstījām līgumu, nopirkām, iegādājāmies, un tur ir tāds, kad ir mūža projekts, tur ir 2600 kvadrātmetri, 4000 hektāru zeme, ja nemaldos, liels gabals vienādi sakot, un daudz darba, daudz krāsas, daudz kvadrātmetri, un tā kā tas ir arī mūsu tāds liels šī brīža projekts ģimenē. Bet ja jau nepatiktu, tad tas netiktu neiegādāts, ne? Es šim objektam braucu garām jau, kā sanāk, uz Tukumu, un sanāk, viņam brauc garām, un Tukums diezgan bieži manā grafikā. Tur dzīvo man māsa, mans frizieris, Gunita, un arī tāpat kaut kādas veikala lietas, kaut kādas precītes, kaut ko paskatīties, un es vienmēr braucu garām, un domāju, ka ja mums būtu tāds viesnams, tiešām godavērts domāju, un ir tā, ka es esmu, jau var teikt, 4 gadus tādā apzinātā vesela stāvoklī, kā es sev saucu, jo es tā kā sāku saprast savu domu spēku, savu enerģiju kontrolēt un visu, un es vienkārši kaut kā, tā kā sapratu, ka es to gribu, bet ar sirdi gribu, ka tas mans sirdsmērķis, nevis kaut ko pierādīt kādam, bet, jo mums bija ļoti bieži arī jautāja uzņēmuma dažādas balītes, 200 cilvēki, 150 izbraukt, mēs nejūtām, ka mums ir resursi, jo mums ir, kā mēs sakam, varbūt tas ir mīnus, bet mums ir ļoti augsts standarti. Mēs nevaram atsildīt to ēdienu atdot. Mums vajag, lai viņš ir svaigs, lai viņš ir tikko gatavots. Kā tas ēdiens tiek atdots. Viņš sasmēlās pieredzi. Jā, sasmēlās pieredzi, un mēs sapratām, ka mēs tā nevēlamies strādāt. Tas ir forši naudas mašīna, tā ir forša naudas mašīna. Bet atdot ēdienu, kurš līdz tam cilvēkam aiziet atzis vai pusdis vai pažums, viņš dabūnēs, protams, viss ir forši. Bet nav, un tāpēc mums tie izbraukuma banketi ir ļoti maz, jo mēs vēl neesam atraduši veidu, kā ar šo esošo kolektīvu 100% nodrošināt to kvalitāti, ko mēs vēlamies. Un tāpēc mēs vēlējāmies, viesunamu, kur var cilvēki arī paši nākt ar saviem ēdieniem, ar savu ēdinātāju, kā brīva telpa, ko izīrēt. Skaidrs. Bet redzi, ko es sadzirdēju tevī, Tagad lēnām pārējot no tā darba pie tevis pašas. Es daudzās sarunās jau īstenībā to sadzirdu, kad mēs apzināti vai neapzināti kļūstam apzināti kādā dzīves mirklī, vai caur ciešanām, vai apzināti meklējam šo ceļu pie sevis. Tu ilgi kaut ko ļoti vēlējies. Stipri vēlējies un pati paķēri to vēlmi aiz rokas, un viņa realizējas. Valguma ezera krastā. Stāsti, kur tu smelies, izņemot sportu vai vēl kaut ko, kur tu smelies šo enerģiju, lai saprastu, ka tev pietiks jaudas tam visam? Es esmu, man ir dzīvē beidzies, vai kā var teikt, es esmu satikusi pasniedzējus. Tādu sāku ar mentoringu. Jo man bija brīdis tāds, kad es sapratu, vai nu es tulīt sākšu prātā, vai nu sākšu dzert antidepresants, vai man jāsāk kaut ko darīt. Jo tas bija, krīzes situācija, bija pilnīgākais pilns restorāns. Man viena darbinieca vienkārši nomet priekšrotu un pateica, es eju prom, es vairs nestrādāšu, kur bija daudz, kad strādājis. Tas bija tāds lūzuma punkts, man jau. Jā, bet tu vari droši pastāstīt dziļāk, varbūt kaut kas netika pamanīts, kā tu nokļuvi tajā lūzuma punktā? Tāpēc, ka mēs kaut kā nerisinājām problēmas, mums likās, ka mēs viņus tā, viss atrisināsies, viss nopudelēsies, mēs nemetāmies iekšā tā drosmīgi risināt un ķert to problēmu aiz saknes, bet vienkārši cerējām, viss, pieauguši cilvēki atrisinās un viss, bet tas konflikts aizgāja kolektīvā tāds, ka cilvēks neizturēja un izdega un savā ziņā mēs bijām varbūt vainīgi, ka mēs to nepasargājām, jo tas jau ir mūsu kolektīvs. Mēs, kā sakam, jūs nestrādājat pie mums kā darba ņēmēji, viņi nav, bet viņi ir mūsu ģimene. Darba devēji mēs neesam, bet mēs esam kā ģimene, jo tas noteikti viss ir arī mūsu sētā, mūsu mājās, kas, protams, arī nav viegli, jo tu visu laiku esi tā kā, darbā.
tu nav Mājās, tu arī esi darbā. Jā, man tas ir tāds, jā. Bet, jā, un tad tā darbinieka aizgāja, tad es sapratu, ka, kaut kas ir jāmaina. Un tad man bija tā, kad es pamanīju, Lieniju Reisenē bija kurs par, kā viņš saucās, nezinu, bet es nobliezu uz Maksimus, paņēmu vipiņu, kur ir atbalsta persona, un tas kurs man ļoti izcēla. Kā galvenā pirmā atziņa, kas man bija, kad nekad nebūs labi. Kā saka, nebūs, tu izdarīsi to, un tad būs labi. Tu izdarīsi to, jo man tā bija cerība. Tad mēs tur sadarīsim šito, un tad būs miers, tad būs kārtībā. Bet nav jau te jau izaugs visu laiku. Un man tās bija tāds flashmob, es domāju, pats, nekad nebūs. Kā nebūs tas kad viss būs tikai tagad, kad mēs, mainīgs, viss ir jāpielāgojās. Nav tā, ka tu, tā kā arī citi saka, es tur uzbūvēšu māju, un tad es būšu laimīgs. Nav tas. Un, to es biju sapratus, bet tas, ka man likās darbā, taču kādreiz būs man tas ideālais kolektīvs, tas ideālais mieriņš, ka visu laiku viss būs čilā. Bet tad es sapratu, ka kad nekad nebūs, jo tā ir tā izaugsme, šī te pielāgošanās situācijām, visu laiku būt atvērtiem, un, protams, arī tas, ko mēs paši jau radām šīs situācijas, ko es pēc tam sapratu, ka viss tas, kas notiek ar mums, tas notiek uz labu, un no tā ir jāmācās. Galvenais ir jāmācās, nevis kāpēc man tur tas gadījās, bet vienkārši ir Tieši tā, nepārvērsties par upuri. Jā, bet saprast, kas ir tā situācija, ko es varu mācīties no viņas, jā. Vai ne? Tieši tā. Un secinājums tā tad varētu būt tāds, tu varētu man piekrist, ka nevis nauda, nevis karjera, un nevis pat cilvēku skaits, kas tev ir apkārt, bet tieši šo attiecību kvalitāti. Jā, noteikti. Ir vide, attiecību kvalitāte, jā, un to jūt viesi. Un, un es strādāju pie kolektīva mentālā stāvokļa, kā man liekas, jā. Es mēģinu viņas, caur sevi arī būt pati stiprumā, tādā mieriņā un harmonijā, un tad tas viss sev staro zāru. Es arī jūtu ģimenē, ko labākais, ko es varu dot, ir būt resursā, būt mierā, būt enerģijā, un tad vienkārši viss kārtojās, visa ģimene pievelkās, kā saka, un viss ir harmoniski. Tiklīdz es esmu ārpus pavalkos tajā vāveres ritenī, tā viss aiziet. Jā, kad tu ļauj pašai sev un citiem sevi iztukšot, nesargājot to savu kodolu. Nē, es tagad sargāju. Bet to tu esi sapratus un iemācījusies, vai ne? Jā, kad sargāt, sākt ar sevi. Sargāt, neatdot sevi visu. Tātad, kā sieviete, tu esi apzinājusies to savu kodolu, to savu jaudu, to, kā tas ietekmē visus citus apkārtamības. Jā, ļoti, ļoti. Un arī tā telpa, arī pats restorāns, es jūtu, kad es strādāju, kaut vai domās, tur izdomāju, ka tur ir gaisma, izspiež visu negatīvo ārā, kaut kādas enerģētiskās prakses, ko es izdaru, un es jūtu, kā cilvēki nāk un saka, jums tāds miers, jums ir tik forši, tā kā, un ir arī, ka es jūtu, ka mainās cilvēki vide, kad viņi pievelkās pie tās mūsu enerģijas, pie mūsu tās vibrācijas, varētu teikt. Tā ir, un tad vai tu man arī piekritīs tam, ka tieši šīs mūsu domas, mūsu ieradumi, mūsu ikdienas rīcības ir vairāk kā puse principā ietekmē, kā mēs jūtamies šo mūsu laimes sajūtu. Jā, 100%. Un arī mēs katru dienu varam pamosties un sev noskaņot. Vienalga, kas bija vakar, šodien viss būs savādāk. Vienalga, kā bija pagājuši, kad šogad būs savādāk. Un to es katru vasaru, jo vasaras ir mums tāds pārbaudījums, mentāls tāds, tiešām tas ir reāli paaugstināts stresa. Tāds sprintiņš 2 mēneši, jūlijas, augusts, un tur tiešām jābūt mentāli stabilam. Vēl ko es nepateicu, kad es esmu izslēgusi alkoholu no savas dzīves. Super. Pilnībā, jā. Un vēl viens, kas bija man liels šoruden, bija Vācijā, bija Tonijs Robins, kuras online viņu noklausījos 3 dienas. Man angļu valoda nav tik perfekta, lai saprastu visus viņus sinonīmus, bet man vienkārši tā viņa enerģijas vienkārši raudāja visas tās dienas, vienkārši tīrījos ārā. Tā kā meitenes, mēs bijām 3, viņas skatās man, viņas saka, tev baigi pavērās. Un viņš reāli man ļoti labi. Bija tāds iedvesmotājs. Un viņam ir ļoti daudz materiālu pieejam YouTube bez maksas. Jā. Ļoti labi. Mēs katrs satiekam dzīvē kaut kādus konkrētus cilvēkus vai cilvēku grupas, programmas, kas palīdz, un mēs esam tā kā atraduši savējos. Jā, man ir noticis ļoti līdzīgi daudz gadus atpakaļ. Es arī satiku kādu konkrētu cilvēku, meklējot palīdzību, un tā, kā teikt, atvērās, aizvērās, pārvērās, viss. Un mēs katrs sasniedzam šo apzinātību, caur līdzcilvēkiem, caur dažādiem notikumiem. Un
apzināmies, ka mēs viņu sasniedzam Jā. un sākam pieņemt apzinātas izvēles. Labi, bet kad tu tagad sāki staigāt tādu laimīga, ko teica sabiedrība? Teiksim, kāda daļa neteica, ka tu pārāk visu idealizē, pārāk smaidi vienmēr, nav jau dzīvē viss nemaz tik skaisti. Nē, man ir paveicies, ka man ir ļoti daudz arī draudzenes riņķī, kuras daudz pat pirmās aizgāja tajā visā, un tad viņas arī domāja, kā es tagad ar to Airi braukšu kaut kur, viņas man pēc tam saka, kā mēs brauksim uz all inclusive, un tagad vai nedzersim pie basēna tur prosecco, bet man tā viss paralēli kaut kā notikās. Varbūt darbiniekiem ir bijuši kaut kādi komentāri, bet es padalos ar to, kā viņas var sev stiprināt, kā viņas var pēc stresa sev izrēģēt, kas paņem, kas neņem, bet ļoti daudz, es nebāžos virs, es nemācu. Es brīžam liekas, kā tu nesaproti, bet es saprotu, ka nē, ka katram ir savs ceļš, katram ir savas izvēles, katram ir sava dzīves pieredze. Es padalos, ja man pajautā, bet tā man nav bijis, jā. Man vīrs varbūt kādreiz kaut ko, bet viņš ir ļoti apzināts jau, viņam liekas tas viss jau saprotams, bet tieši tā. Es jūtu, ka viņš man arī, viņš man atbalsta, bet varbūt viņš man cerēs saka, jo sākumā man bija ļoti tā, ka es to tonī noklausījos, man likās, tāda informācija, tāds resurs, un es gribās, un es tikai un tad es sapratu, es to Airita, bet man bija tas putušs katliņš, es izvārījos, kādiem pavārījos, kādas dzirdēju, kas nesapratu, bet tagad es saprotu, ka nē, es vairs nebāžos virsū. Tas ir tipiski tikko jaunatklātajiem, kā mēs sakam, cilvēkiem, ka mēs tik ļoti gribam visiem dalīties, uzspiest ar kaut ko, bet katram jau ir šis savs ceļš. Katram ir tas laiks, kad viņš atmet to visu lieko un atrod to pats to savu kodolu un nokļūst pie savām attiecībām ar dzīvi, vai ne? Tieši tā. Bet tu jūties sakārtojusi savas attiecības ar dzīvi. Tu aptuveni zini, pat neaptuveni konkrēti šo virzienu, kurā tu dodies un jūties kā sieviete, pilnvērtīga, jaudīga un uz priekšu. Jā, es jūtos, kad es esmu pagrākojis un kaut kāds izlaidus savus praksi, man ir ikrīt rituāli, kāds es veicu. Tagad es esmu, ja var padalīties dzīves virsotni, ir tādā platforma. Tā ir kā skola arī, bet es eju transformācijas kursus, sakārtoju pat dzimtu. Uzzinu daudz ko par savu dzimtu, par senčiem saviem, kas man kādreiz vispār nelikās svarīgi, bet tagad saprotu, cik tas ļoti ir svarīgi. Bez tā nav un runājot par savu dzimtu, es atkal jūtu, ka man ir vēlme dzert, jo mums bija dzimtā šī problēma. Bet tad es saprotu, ka tas ir tas, kas man ir jāpārvar, kas man jāsaprot, ka tas nav mans, tiku tam pāri. Jau bija tāda pilnīgi vēlme, ka gāja tas otrais līmenis, es sapratu kas tad notiek. Gribās vinčiku, gribās šito, man tas ir tā, rokas tiepien attālumā. To es tev gribēju teikt. Jā, un tā kā ir bišķiņ tā pretruna, jo es tā kā restorānā man jāveic šīs te mācības, bet ir ļoti arī visa sabiedrība mainījusies, un mums principā ir tā, ka 70% ir bezalkoholiskie kokteļi, kas ir, viss ir pamainījies. Tāpat ir āliņi un vieglais alkohols iet, bet principā ir tā, ka cilvēks dzer bezalkoholiskos aperolus, visu limončelo, visu kokteilīšu, bezalkoholiskais vīns ir brīnišķīgs, jau ir izgudrots, tā kā arī. Kā tev pašai liekas, kāpēc? Tāpēc, kad es domāju, ka pamainās sabiedrība, mainās, jo viņi saprot, ka alkohols viņus nevis tā kā uzlādē, bet pazemina enerģiju, bet es domāju, ka mans atklājums, mans teorija, es varbūt maldos, ka tas ir tieši mums latviešiem, kad alkohols nāk par sliktu, jo es domāju, ka itāļu spāņi, kam nav šīs te pieredzes, kara pieredzes, kam nav šīs te apspiestības pieredzes, viņiem tas alkohols dod tādu vaibiņu, viņi atpūšās, vieglumu, bet mums ir, man liekas, ka alkohols nolaiž tādā ground florā, kā saka, tādā depresijā. Pagrabā, jo mums apakšā ir tā bāze, ka mums ir tās kaut kādas ciešanas, pārdzīvojumi, un tad tas alkohols to visu tā kā sāsina, jā. Tas man tā liekas. Ļoti labi klausīties ir tevi, patīkami dzirdēt šo visu, jo kaut kāda daļa, jo mēs visi esam tos ceļus gājuši, nonākuši vai ne pie šiem secinājumiem, un dzimta tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Katrs cilvēks, manuprāt, nonāk pie šīs sapratnes, jo bez labām attiecībām
sakārtotām, drīzāk jāsaka, tā ir mammu, tēti un visiem, kas mums viņi ir aizmugurē, mēs nevaram stipri stāvēt uz abām kājām uz zemes. Tas pamata sajūta. Jā. Tu, kad izpētīji, guvi vēl vairāk, ja to pamata sajūta. Jā, es ļoti guvis uzzināju arī, kā man sauc tēva vecākus, kurus es nezināju, mums nebija kontakts, jo tā ģimene man neatbalstīja, bet, mammas attiecības ar tēti, bet, jā, galvenais ir atrast to, kaut vai tie cilvēki ir aizgājuši, vienkārši atrast to mieru sevī, saprast, ka viss tam jānotiek, un tā ir man izvēle bijusi ienāk šajā ģimenē un tādās attiecībās viņu modelī un nevienu nevainot. Tātad sakārtot dzimtu, uzzināt visu par viņiem, par saviem senčiem, tev bija ļoti, ļoti svarīgi, un kā tas tev izpaudās, kāda sajūta pēc tam iestājās, varbūt tā? Man bija sajūta, kad es redzu, cik man tur ir daudz viņi, īstenībā, jā, jo no mammas puses īpaši ir ļoti, ļoti, ļoti liels atzars, jo mammai ir bijuši 2 vīri, un tur ir daudz bērni. Agrāk bija 7 bērnu ģimenes, un viņai tur, man liekas, pat 11 bija, ja es tā pareizi atceros, jo tā karta man ir tajā MyHeritage. Jā, un tas, kad es sapratu, cik bagātīga un liela ir tā mana dzimta, kas stāvēs manis, un tas spēks ir, jāizmanto. Ir jālūdz palīdzību, varbūt kādos grūtos dzīves brīžos, lai palīdz un pasargā, varbūt arī. Tieši tā. Un tu esi ļoti apzinājusies šo varēšanu un to, ka tās lietas eksistē, strādā un ir izmantojums šī brīža dzīvē. Jā, es arī saprotu to, ka viss, kas ar mums notiek, tā ir mūsu projekcija, lai cik tas ir grūti citreiz saprast, jo notiek arī sliktas lietas. Un es arī saprotu, kā mēs spējam radīt šīs sliktās situācijas, tikpat labi mēs spējam arī radīt labās lietas. Un esmu sapratusi arī to, ka katrā mūsos iekšā ir principā tāds kā radītājs, kā dievs, ka mēs tikai neapzināmies to savu spēku, jo, kā mēdz teikt pētījumos, kad Zeme ir izmainījusi savu vibrāciju, kādam tas būs blow-mindings, bet jā, tajā Covid laikā bija tā, kad ir mainījušies, un tāpēc arī ir šīs lietas, kāpēc es ar 4 gadus atpakaļ īstenībā sāku par to interesēties, un tas man likās ok, jo kādreiz meditācija likās kā kaut kāds lamvārds vai tur jogošana, tāds kaut kāds, tas tur kaut kāds neriktīs. Tagad varbūt to nesaka, bet es pieļauju, ka katrs otrais kaut ko veids, vai enerģijas prakses, vai kaut kādas elpošanas prakses, vai šīs, sazemēšanās, kaut vai klusuma terapijas, viss kaut kāda daļiņa no šīs ezotērikas vai no tās somatikas praksēm arī veids, jā. Bet man arī ļoti tāls ceļš vēl priekšā, es daudz ko vēl uzzinu jaunu, tāpat par fasciju staipīšanu, kas es nezināju tādas, man kaut kā skolā tas bija palaists garām, kad ir tādas fascijas, kuras ir jāstiep, kur viss stress iekšā ir, un tas man, ir tāds palīgi rīks, ko es katru rītu staipu un veicu vingrinājumus. Tam visam ir apakšā, manuprāt, arī šie sociālie tīkli, šī digitālā vide, ka mums ik viens var iet un stāstīt, ko viņš ir darījis tur veselības labā vai vēl kaut kur. Tikai jābūt ļoti kritiskiem un jāsako līdzi, un visiem padomiem droši vien arī lekt pakaļ nevajag, vai ne? Jāizvēlās, kur ir tas pirmavots un jāsajūt. Jā, vai tas pasniedzējs ir tā kā tiešām, ka viņš netrigerē, ka viņš ir tavs. Bet tas katram jāsajūt, kas ir tā viņa pirmavots, no kurienes viņš ņem to informāciju, kā viņš to izpauž, jā. Bet man dzīves virsot nāca no vairākiem cilvēkiem, man kādu pusgadu bija tur, viens man ieminēs, es esmu tur, kaut kā likās, kas tas tāds ir, man kaut kā klausījos vienreiz tos podkāstus, tur Jānis, ko stāsta, Jānis arī viņa vīrsasīja. Un tā, kaut kā uzrunāja, un tad beigās esmu iekšā jau gadu, pārpa gadu jau, tur tā kā klausos. Ļoti labi. Un tu gūsti tur ko tieši? Spēku, enerģiju, atjaunojos, sazemējos. Jūtu to rītā, to tādu higiēnu. Es veicu gan tādu higiēnu, gan arī to mentālo. Vienkārši neeju tāda plika ārā sabiedrībā, savās ikdienas gaitās. Es telefonu nolieku nos, man viss viņš nav. Es veicu, tādas tā kā saucamās RAS, tas ir rītā noskaņošanās pozitīvai dienai. Man ir vadītas meditācijas, ir arī, ko es iemācījusies no galvas. Tad ir enerģijas uzlāde, var padalīties. Tad es rakstu arī pašprogrammēšanās dienas grāmatu. Pateicības rakstu vakarā. Jā, tā kā. Bet tas viss arī paņem tavu laiku? Jā,
stundu jāplāno, jāceļās agrāk. Jā. Un es no pūces liels esmu kļuvusi par tā, ka es bez modinātāja varu 7 pamosties. Un tad tu man tagad arī kaut vai ar šādu faktu vari atbildēt, ka mūsu izvēles maina mūsu dzīves 100%, un tu pati izvēlies gan ko darīt, kurā virzienā doties, gan kā reaģēt uz dažādākajām dzīves situācijām, un izvēlēties, ar kādu garstāvokli tu nodzīvos šodien. Precīzi, jo mēs nevaram mainīt situāciju, mēs varam mainīt tikai savu attieksmi pret situāciju. Un tur bija Tonijs, tas man, viņš teica, mēs varam tagad un tulīt mainīt savu dzīvi. Vienkārši viss ir mūsu izvēle, vai mēs ejam pa labi, vai mēs pa kreisi, vai mūsu fokus ir pozitīvā, vai mūsu fokus ir negatīvajā. Un tā tikai un vienīgi ir mūsu izvēle. Neviens cits to nevar izdarīt. Un tāpat, vai mēs sākam veselīgāk ēst, ko mēs dodam savam ķermenim, jo tas ir atkal enerģija, kā strādā. Un šis te fokus, kad kur aiziet tavs fokus, tur aiziet tava enerģija. Kā tu ar šādu domāšanu tiki galā, piemēram, toreiz tu stāstīji, tev ir tas lūzumpunkts, bet tagad varbūt ir bijusi kāda grūtākā situācija, ar kur tu varētu padalīties labprāt? Jā, vakar. Lūdzu. Vakar bija aizvakar bija arī tāda situācija, kad viena darbiniece bija arī tāds tuvs darbinieks, bet, tāda nepatīkama situācija, es varbūt neizķidāšu. Jā, protams. Bet, arī bija tāds, kad, ritīgs bija duns mugurā, bet, es tiku galā. Es sapratu, ka, vai man tā problēma satrauks pēc 2 gadiem? Nē, nesatrauks. Nav nekas traģisks noticis. Tas, ka tur grafiks jāmaina, ka tur cilvēks ir kaut ko dzīvē sadarījis, tas ir viss ir šobrīd aktuāls, šobrīd varbūt tas ir bišķiņa negatīvs un nedaudz kreņķis. Aizēju iztaigojos pa jūru, saprotu, ka tas vajadzēja man piedzīvot, vajadzēja no tā kaut ko iemācīties. Vajadzēja saprast varbūt kaut kādas robežas, kas jānoliek darbā ir, bet bija. Kā tu tiec galā ar šīm robežām darbā? Tu taču nevēlies, un tu nemaz neesi tāda asa. Es neesmu asa, un es nevēlos, bet es saprotu, ka daudz ko var arī bez asuma izdarīt. Vienkārši būt tajā resursā un būt pozitīva, jo var arī ar pozitīvu neiet un tur skaldi un valdi. Mana taktika ir būt resursā un viss notiek. Jo, ja man atnāk arī kāds tur kaut ko es to pieņemu, es neuzvelkos, es normāli adekvāti reaģēju bez emocijām, un tas viss norimst. Tas cilvēks ir izstāstījis, darbinieks ir izstāstījis, kas viņam rūp, un vajag viņš saprot, ka vispār nemaz nav problēma, bet viņam bija vajag to brīdi, kam pastāstīt, tā kā vadītājiem izstāstīt, un vai ar tas klients vai viesis ir. Jā, bet man tomēr ir doma, ka visi cilvēki ir labi, un es ar labestību eju, un varbūt brīžam liekas, man vīrs saka bieži, ka jābūt ir stingrākiem, tā es saku, bet es tāda neesmu. Es nevaru būt mākslīgi stingra un varga, ja es tāda neesmu. Bet es abrīnoju un priecājos par cilvēkiem, kas mēdz būt tādi, kas māk novilkt ļoti robežas, kas māk deliģēt, deliģēt arī man ir, tas man ir struktūrēšana, deliģēšana, es esmu tāds mākslinieks. Vai ne? Jā, tāds peldošais mākslinieks pamostos, un tad es izdomāju. Kam ko deliģēt? Jā. Saki, arī tomēr no šī visa, ko tu stāsti, tas darbs, tā ikdiena un būšana resursā, tas viss arī nenāk kā par velti. Ko tavā dzīvē izsaka vārds, enerģija, sauc to kā gribi, nauda? Nauda ir tā, ka man nekad viņa nav bijis svarīga. Man pat prasa, cik ir apgrozījums, ko es pat nezinu. Godīgi sakot, mans mērķis nav nauda, mans mērķis ir šis process piedzīvojums, lai cilvēki atnāk un viņš aiziet laimīgs prom. Ar sajūtām. Jā, ar sajūtām. Mēs ļoti bieži nerēķinam arī līdzi, bet tā nauda mistiski atnāk, jo tāpēc, ka mēs darām to, kas mums patīk. Un viņa, kad mēs beidzam baidīties, kad viņa pietrūks, ir mistika notiek. Viņa vienkārši ir. Viņa vienkārši ir, jo viņa ir... viņa galīgi nav pašmērķis. Viņa ir foršs līdzeklis, kā samaksāt visu, bet visam pietiek, ja tu ļaujies un nekoncentrējies. Cik tagad būs kas? Tā šodien man vajag tik un tik kasi. Mēs jau to nedarām, es nezinu, cik gadus, 10 laikam, jā, bet pirmie gadi bija izdzīvošana, bija reāli tā, ka viņas trūka, jo mēs nezinājām vēl šos līdzekļus, kā
Nu, arī vajadzēja fiziski viņu, jo bija tā, ka pirmos gadus tur ienāca 1-2 galdiņi un Gatis maksāja no Rīgas algas, strādāja Rīgā, lai samaksātu elektrību Bermudās par elektrību, jā. Un algas ir piemet arī, jā. Bet tas bija mācību process. Jā, nu pirmie 5 gadi. Tie grūtākie. Vai kāds iztur šobrīd 5 gadus, jā, nu tas ir, ja nav tādas lielas investīcijas, tad jā, bet jā, tā burvība ir tajā, ka tu dari to, kas tev patīk, tu dari nedomā. Bet, nu, protams, kaut kur apakšā jau ir tā intuīcija, ka tu saproti, vai tas iekļaujās budžetā vai neiekļaujās. Bet ļoti bieži mēs piemaksājam par kaut kādām lietām, bet viņas, es saku, viņas atnāk kaut kādā citādā veidā piedāvājumā vai viņas atnāk atpakaļ. Bet tagad atskatoties atpakaļ, tu nokļuvi tajā situācijā, nu, teiksim, apprecējies, tu nokļuvi, jūs izdomājāt uzbūvēt, tu jau jūti, ka tas varētu būt tas, kas tev patiks? Nē, vispār ne. Es gribēju muku prom visu laiku. Nu, tā kā jūtos tāda piespiedu kārtā labprātīgi, un es arī pirmos gadus nebiju tajā iekšā, jo es arī studēju Liepājā 7 gadus. Man bija 5 bakalaurs netipiski, jo Liepājā bija 4 pedagoģija, un kas tas 5. bija, laikam, tas profesionālais, jo man bija visu paskatās mākslas skolotājs, mākslas menedžers, tad samudžināta profesija, un vēl 2 aizgāju maģistros. Es izmācījusies izglītības darba vadība, direktori varbūt. Superīgi. Jā, tā kā, bet jā, tie 7 gadi sanāca, nu, braukā diezgan intensīvi, un tad es tā uz puslodzīti. Bet tad, kad jau pieteicās Marijans, sanāk 10. gadā, nu, no 10. gada es tā esmu ar abām rokām kājām iekšā, kad viss. Tu droši tagad var pateikt, tu dari to, kas tev patīk. Tagad jā, ja es sapratos, un es esmu izaugus arī ar to visu restorānu. Jā, tā sadzīvojus un sapratos, ka tas ir mans, un kā es tur varu smelties to enerģiju un iedvesmu. Un ja tev nekā no iepriekš minētā nebūtu šobrīd, vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu tūlīt un tagad realizēt savā dzīvē? Nē. Brīžam ir tā, ka liekas, ka varētu atnākt kāds investors un nopirkt restorānu, bet pēc tam es saprotu, ka cik patiesībā, jo mēs bieži nenovērtējam arī ģimenē, mēs nesaprotam, cik mēs esam populāri. Man atbrauc draudzene no Liepājas, viņa saka, bet tu zini, cik jūs vispār esat populāri, man skudriņas pilnīgi skrien. Viņa saka, jūs tur tā reklamē un tā slavē un tā, un tad man liekas, jā, tiešām, tā kā, it kā jau tev ir tāds cilvēks saka un pasakās, un tā kā mēs esam uz vietas, viņu uzreiz noskanē, kurš ir, nu, arī redz, protams, no sociāliem, bet viņi uzreiz noskanē un nākt klāt un sakt tos labos vārdus, un tiešām no sirds tie mums ir svarīgāk nekā tā nauda, ko viņi atstāja, jo tas cilvēciskais ir ļoti, tāpēc mēs esam visos brančos vienmēr un lielos pasākumos. Un, protams, mēģinam skatīties, lai arī samērīgi nav tā, ka 24/7, kā Grieķi, ja no rīta līdz vakaram strādājam. Es abrīnoju šīs tautas, ka viņi var strādāt entos mēnešus no rīta līdz vakaram. Nu, viņiem ar laikam tas ļoti patīk. Jā, tas ļoti patīk, jā, viņi tur uzlādējās, jā, man tā bišķiņ gribās vēl kaut kur ar bērniem, kaut kur aizbraukt, paceļot, nu, bišķiņ būt ārpus. Labi, tu daudz pieminēji šo būšanu resursā. Tā būšana resursā, tātad tu sāc ar visām savām dienas grāmatām, no rīta tu noskaņojies un tā tālāk, bet, nu, nemānīsimies, nevienmēr pietiek tā spēka tu no rīta pamosties, un kur tu viņu ņem tajos brīžos, nu, kad tu saproti, ka tev pat viņš pietrūks tam parastajam ikdienas rituālam? Es vienkārši daru. Tu vienkārši dari? Es vienkārši daru, ceļos augšā šorīt arī. Miegs nāk ļoti, bet es ceļos augšā daru, un tikai es izdaru pirmo prakstu, jo tu jūti, ka viss aiziet. Man nav bijis diena, kad es izlaižu jau gadu. Jā. Tas āķis ir darīšana? Jā, darīšana. Nu, tas aiziet automāti, tu vienkārši jūti tāpat kā iztīrīt zobus. Nu, jāiztur 21 dienu jaunai prasmei. Tas ir mans sauklis. Jo tad veidojas jaunas sinapses smadzenēs, un tad mēs veidojam to ieradums kā automāts. Un tas nav kā piespiešanās. Tāpat šīs te ūdens glāzes no rīta, tās es veicu tikai kaut kādi 2 mēneši. Un es satiekusies no visām šķiedrvielām un uzturbagātinātājiem, kas ir vēdera darbībai, jo pietiek ar 3 glāzēm, tas ir 600 ml, vajadzētu 800, bet, silta ūdens no rīta tukšā dušā. Un tas arī ir aizgājis tā automāts. Pirmās bija tā, ka likās, ak, Dievs, briesmīgi, jā. Bet, katram jāatrod savs. Citam varbūt tā ir staigāšanās pie jūras, bet jūra ar man ļoti uzlādē. Jūra, daba, mežs, apķert koku. Jā. Vienkārši sazemēties. Jā. Pilnīgi brīnišķīgi. Es arī klausos tevi un smaidu, jo, nu, daudzās sarunās es dzirdu daudz un dažādas šīs prakses, kur cilvēki uzlādē un dabū sevi šajā resursā, ja? Un tā tad atslēgas vārds ir darīšana, meklēšana. Jā, cita mūzika. Agrāk man bija mūzika, liku uz austiem dejojumiem pat māju. Jā.
vienkārši sajust, dejoji. Jā, šeit jā, sajust. iekšā, vat tas, kas ir tāda vēseles, tā dziesma, atrast to īsto, ka tu pilnīgi jūti, ka tev ir, tāds foršā tā sajūta. Bet tu nevari atrast, ja tu neko nemēģini. Jā, Un nemēģini, nedari. nemeklē, un jā, nedari. Kā mēs nokļuvām. Tikai darīšanā. Tas, ka daudz zina un klausās kursus, tas nekam nestrādā. Un sākumā ar tādu arī līdzīgi. Krāju kursiņus pie kursiņiem. Tad pēc tam iziešu to, tad tur sākšu praktizēt. Un tad, bet tad, kamēr tu nesāc to fizikā kustināt un darīt, tad tas, tā kā īsti nestrādā. Man ir tas teiciens, kad mēs, kad kaut kādā brīdī mēs apzināti pārvēršamies par bitēm un mēs vācam tikai medu. Mēs neesam vairs tās mušas. Pozitīvās lietas. Jā, kad tu jau esi sev uztrenējis redzēt dzīvē pozitīvo, tad jau viss pēc tam pakārtojās kā domino kauliņi. Tu smaidi, tu uzlādē sevi jau tikai ar to un to un to. Tu man piekrīti. Es piekrītu pilnībā, jā, jo es skatos arī, ja ir kaut kāda nāk šī te muša, jā. Zilā, zaļā. Tad saprotu, kas šis ir? Kas man no tā jāmācās? Kā darīt nākošais savādāk? Kā nepieļaut, tā muša atlido? Protams, mēs nevaram tēlot, ka mēs esam strausi. Jā. Nē, viss tajā omā dzīvot ir ļoti forši aizmukt uz balī un nodzīvot mēnesi. Viss baigi forši, bet mums jādzīvo ikdienā. Ikdienā pārbaudījumos jā. Kur ir dzīve? Jā, šeit kur ir dzīve. Tagad. Jā. Brīnišķīgi arī klausīties. Tad stāsti man vēlreiz. Es parasti viesiem uzdodu tādu jautājumu, ka es būtu feja ar to brīnumu nūjiņu un varētu kaut ko visā tavā dzīves gājumā kaut kur izmainīt. Vai būtu kaut kas tāds, ko tu gribētu mainīt? Pilnīgi neko. Tā kā neko pilnībā. Es tā esmu aizdomājusies par šo jautājumu. Tā kā viss man nav ne nožēlas, nav ne kaut kas, ko es darītu savādāk, pagriezt savādāk. Viss tā ir, tas ceļš jau ir tā laime. Tajā procesā būt, jo man arī, kas tais pasākums, man patīk tas līdz tam pasākumam, tas process, kā es gatavojos, Ziemassvētku arī, kad ir tas noskaņa, kad drīz būs tie Ziemassvētki, ne tās dāvanas, ne tas tas produkts, ne tas sasniegums, ne tas mērķis, bet tas līdz tam. Tas, kā es eju un baudu un priecājos, ka tas process notiek un ka kaut kas ir, un ir tie pārbaudījumi, un ir tas, ka tev ir kaut kas jauns jāapgūst, kaut kas ir jāpārvar, kaut kas ir jāsasniedz, kaut kas jāiemācās. Tieši tā. Tātad mēs kā secinājumu varam izdarīt to, ka katram cilvēkam vienkārši ir jāiet un jāmeklē, un tā laime viņa ir. Viņa ir tikai viņa vienkārši savādāk. Katram savādāk un nemētājās kaut kur pa virsmu. Viņa ir bišķi jāpameklē. Citam darbā, dārzā, citam rušināties, citam tīrīt māju. Kādas tu varētu šobrīd pateikt 3 lietas, par kurām tu esi no sirds pateicīga dzīvē? Par manu ģimeni, bērniem. Par manu, gan jau, kad ir šo te izaugsmi, šo te garīgo, ko es esmu sapratusi. Un 3. noteikti ir par mūsu sasniegumiem, uzņēmēju darbībā, par biznesu, par darbu. Man ir šī te lieta, ko es varu darīt, kas man tiešām uzlādē un neļauj atslāpt, neļauj būt tajā visu laiku tādā čiliņā, jā. Tas man patīk, jā. Jo es pat nemāku vairs, ja ir pasākumi, aizbraukt uz pasākumu, es, protams, nedaudz kaut kur aizbrauc pabaudu, cik ir iespējams, bet man patīk būt tajā otrā pusē, būt tajā draivā, tajā adrenalīnā, ka tu vari, visu laiku tev ir izaicinājums, tev jārisina, tev jādod, tev jādzirda, jāpabaro. Un es esmu dzirdējis komentārus, kāpēc jūs tur paši strādājat, bet mums tas patīk, tiešām patīk. Es nevaru būt otrā pusē, man vienkārši rokas trīc, nagi niez, kad gribās iet palīgā, pielikt šo te roku, lai tas darbs iet ātrāk uz priekšu. Jā, savus balītes, laikam, mēs esam izbalējušas, un mēs gribam būt tajā pusē, kur rodas dzīves jēga. Jā. Tā apmaiņa ar enerģiju. Jā, vai ne? Un katram jau vajag sajust to, ka tu dari kaut ko noderīgu, vajadzīgu. Nezinu, es arī fotografējot, piemēram, zvejnieku svētkus. Tu piecelies no rīta 9, un kad viņi beidās? Pēdējie koncerti. Un tu esi pilnīgi fiziski izsīts, bet tu skaties pēc tam tās brīnišķīgās bildes, un tur staro visur prieks un laima, un cilvēki priecājas. Un tu jūti to līdzdalību tajā visā, un forši. Šī te pašaizliedzība, ko tu minēji, kad jūs darat arī daudz, ko jūs darat, kad negaidat pretī, bet vienkārši tāpēc, ka patīk. Man arī bieži saka, kāpēc tu tur, tā kā komentārs, apmēram, ko tu tur,
citam jau ir tāpatās, kad kaut ko mēģinu sagaidīt, bet nē, ja es varu, es padalos ar saviem resursiem, gan atbalstu dažādus sportistus, gan bērnus. To es arī gribēju tev pirmkārt jau paldies pateikt arī no biedrības mums, Sengurs izglītības un kultūrvidas attīstībai. Tu arī palīdzēji man kā absolventi iesaistījies, uzrunāji video Enguras vidusskolas tādai publicitātei, jā, mūsu labiem vārdiem un arī atbalsti stipendiju fondu. Jā. Paldies tev milzīgs. Tā kā, bet man ir tev viens jautājums, ko atstāja katram viesis iepriekšējais. Jautājums vienkārši, mēs jau daudz ko esam no tā izrunājuši, bet lai tev būtu ko atkal atskatīties atmiņās, un iepriekšējais viesis uzdev šādu jautājumu. Ja tu varētu atgriezties pagātnē un dot padomu savam 20-gadīgajam es, kāds būtu šis padoms balstoties tieši uz šodienas domāšanu un šodienas pieredzi? 20-gadīgam es liktu noteikti lasīt kaut kādas grāmatas pa ezotēriku vairāk par pasauli šīm lietām, lai es ātrāk to visu zinātu. Es pat negribētu to minēt vārdu ezotērika, tā ir vienkārši dzīves gudrība, dzīves pamats, vai ne? Jā. Ezotērika, jā, nē, tas nav tāds buršanās, tādas lietas, nē, bet tieši, jā, kad šī enerģija par domu spēku, par to visu, jā, ja zinātu ātrāk, tam būtu daudz vieglāk, jā. Vai tu būtu gatava tam ātrāk? Gan jau, ka varbūt, ka nē, jā. Vai es to uztvertu arī, jā. Vai es to saprastu. Bet es intuitīvi arī ļoti līdzīgi dzīvoju. Tā kā pēc tā, ka nedaru citam sliktu, kā saka bumerangs, man šī nojauta bija, ka tomēr visi cilvēki ir iekšēji labi, un kad vienkārši viņi ir sāpināti. Ja viņi kaut ko dara citam sliktu, tad viņam vienkārši pašam kaut kas sāp. Es tieši to gribēju pateikt, kas maina to cilvēku, un tu jau atbildēji uzreiz. Jo laimīgs cilvēks otram ļaunu nedara. Nedara, tikai sāpināts tāds, kas vienkārši savādāk nemāk. Viņš nav ticis galā ar šo savu sāpi, nav varbūt tie resursi bijuši, un apkārtējie cilvēki nav bijuši tādi, kas līdzētu. Jā, bet, ja mums tāda situācija dzīvē bijusi, tad mums to vajadzēja piedzīvot. Ja mums ir kaut kas tāds gadās, tad tas ir kaut kas mums ir, kaut ko mēs esam saspulgulējuši. Jā, taisnība. Jāmācās no tā. Jā, pilnīgi tev taisnība. Mēs tā pļāpājam, un principā, ja klausītāji klausās, dzīve skaista, vienīgā čiliņā. Jā, tikai tad, kad kāds kaut ko neatved preci, tad Airits skrien uz Rīgu pēc neatvestajām garnalēm, vai kaut kas ir izkrauts ne tā, vai kāds darbinieks neatbrauc uz darbu, tad es eju un aizvietoju maiņas. Tāpat tās, jā, visas dekorēšanas lietas un preču sagādas, man diezgan tādā virpulī, ja man prasa arī saplānot kaut kādas lietas, kad varam tikties, vai ko, tad man ir diezgan grūti ceļš vasarā, jo tie pārbaudījumi visu laiku kaut kas nojūg, kaut kas saplīst, kaut kas jāremontē, kaut kas ir jāskrien, jāpērk, tā kā. Redzi, tur aiz tā smaida, aiz tā resursa, kad tu no rīta jau sagatavojies tai savai dienai, tu jau zini, kam tu gatavojies, ka tur tik daudz visa kā iekšā. Tur ir darbs. Bet no malas, tu iznāc, tu smukā klētā, staro, laimīgi, un neviens nezin, kas tur ir. Es tad, kad man ir brīvāks laiks, arī pavadu kāzas. Es vienmēr ar milzīgu prieku smaidu uz tiem jaunlaulātajiem, jo viņi ir tik skaisti un laimīgi, jo viņi vēl nezin, ka tur ir darbs. Un tas arī ir laikam tiem stiprajiem cilvēkiem. Mēs nesūdzamies. Mēs daram. Mēs zinām to rezultātu, ka viņš būs foršs, starojošs un pilns laimes. Jā, un paldies manam vīram, kas mans ir atbalsts. Man aizmuguri mans karalis, kas man stutē un stiprina, un tad, kad es sabrūku, sašļūkta, viņš man vienmēr dod padomus tāds, jā. Vīrieši, kur ļauj mums. Es pa gaisu, viņš pa zemi. Vētroties. Jā. Bet viņi to mūsu jaudu, viņi no tās dzīvo. Jā. Tas ir, kas viņus dzen uz priekšu. Jā. Vai ne? Brīnišķīgi. Es novēlu tev apkārt ļoti daudz laimīgus darbiniekus, ļoti daudz laimīgus klientus, turpināt būt resursā ar savām metodēm, ar jaunām metodēm, darīt laimīgus visus klientus apkārt, kuri brauc, garšo gardos ēdienus, un
turpina atbalstīt arī mūs šajā pusē, Aiguri, neaizmirsti. Paldies Airitai par šo sarunu brīnišķīgo. Paldies arī jums, ka klausījāties. Tas jau katram paša jautājums. Kā uzlādēties, kā uzpildīties un kā būt mūžīgā resursā, lai pietiktu smaidu pašam sev. Viens vienkārši ceļš – atrast, kur dzīvo tava laime. Paldies uz tikšanos jau nākamajās sarunās.